Šajā nedēļas nogalē visas Sogads kultūras centra zāles aizņēmuši dziedāt un muzicēt griboši bērni un jaunieši, un tādu nav maz. Uz skatuves kā 51 vokālā grupa un 170 solisti, no kuriem teju katram ir kluss sapnis reiz uzstāties pārpildītās skatītāju zālēs. Dalība konkursā ir solis pretīm šī mērķa īstenošanai. Tu, piemēram, aiziesi uz kādu lielāku konkursu, un tev būs lielāka pieredze, un tu nejutīsies tik satraukts. Es atceros man pirmo konkursu, tas bija nervi man bija. Šodien bija labāk? Jā. Konkursantus vērtē starptautiska žūrija, kuras uzmanību pievērst nevien intonācijai un pareizi izdziedātām notīm, bet arī skatuviskiem tēlam un kustībām. Vērtējot mazos vokālistus, tiek izvērtēta arī dziesmas atbilstība dziedātāju vecumam. Jo tas ir tas vecums, kad viņi grib izaugt no savu vecumu un dzieda faktiski sev ļoti nepiemērotas dziesmas par zaudēto mīlestību un tādā vecumā. It kā mazajiem būtu repertuārs, bet tas posms kaut kur no 9 līdz 11 gadu bērniem nav ko dziedāt, un tad tā ir liela problēma. Jā. Jaunie pedagogi, kuri vēl pavisam nesen paši piedalījušies šādos konkursos, piekrīt, ka komponisti pēdējos gados raksta maz bērniem domātu dziesmu, bet ar radošu pieeju izēju no situācijas vienmēr varot atrast. Jā. Man tas ir parasti ar to baigi tā spēlējos. Tā ir tāda, man liekas, tāda baigā robeža. Tur ir tā jāskatās. Pagājušajā gadā mēs uzstājāmies ar pērkoni, tā gribējās man saules lēkt. Protams, atbilstoši un tā. Man liekas, jā, nav runa, teiksim, par tādiem ārkārtīgi politiski raksturu skaņdarbiem un tā, tad jebkuru skaņdarbu var pareizi izspēlēt ar pareizu tēlu un galvenais, ka bērni paši zina. Jauno dziedātāju konkursu Ogrē notiek jau daudzus gadus, bet šogad izveidotajā festivālā konkursā Ogres ritmos apvienojušies gan dziedātāji, gan dejotāji, gan arī jaunās mūzikas grupas, un zināmā mērā to varot devēt arī par tādu kā mūzikas tirgu. Viņi iegūst starptautiskās žūrijas vērtējumu, arī mūsu pašmāju zvaigžņu atzinību. Mums ir arī dažādi producenti žūrijās, kas darbojas arī ne tikai producenti, arī solisti, kas darbojas ar producentiem. Un, ja viņi ierauga kādu potenciālu, tad viņi viņu bīda uz priekšu centīsies. Šādu formātu festivāls saglabāšot arī turpmāk, vien iespējams nākamā gada konkursantiem jau vajadzēs piedalīties arī atlases kārtās.